Uzķēršam, preparējam, aizšujam. Tāda ir mēdīju anatomija. Sveiciens visiem mediju lietotājiem. Mani sauc Dace Krejere, un šajā reizē runāsim par mākslīgo intelektu. Vai līdz ar gudrākām tehnoloģijām ir arī apdraudēta žurnālistu profesija, un ko neizsmeļamās mākslīgā intelekta iespējas nozīmē mums, mediju lietotājiem. Lai meklētu atbildi uz šiem jautājumiem, mediju anatomijā esmu aicinājusi pie attālinātā mikrofona Sabīnu Bērziņu no izglītības organizācijas AIREX. Viņa ir strādājusi pie mācību materiāliem mediju pratības tiešsaistes kursā Very Verified, un tāpēc ceru, ka varēs palīdzēt tikt skaidrībā mums visiem, kā mākslīgais intelekts varētu ietekmēt mediju vidi. Gatavojoties šim raidījumam, man likās, ka par mākslīgo intelektu runā, raksta un rāda visi un visur. Un ar saviem novērojumiem dalījos arī ar Sabīnu Bērziņu. Tēma noteikti nodarbina ļoti daudzus un ir piesaistījusi ļoti daudz uzmanības. Tas jautājums par to, kā atpazīt mākslīgā intelekta tehnoloģiju ģenerētu saturu, tas noteikti būs bīstamākais un aktuālākais tāds problēma jautājums tuvākajā nākotnē, jo ir daudzi, kas brīdina un nāk klajā ar skaļiem paziņojumiem par to, ka mākslīgais intelekts var pat iznīcināt cilvēci, bet skaidrs, ka tur ir runa par tādu nenoteiktu laika posmu, par nenoteiktiem tādiem neskaidriem mehānismiem kā, bet vismaz no manas skatu punkta tie riski, kas ir saistīti ar vēl lielāku piesārņojumu mūsu informatīvajā telpā, tie ir skaidri, ir jau skaidri redzams, kā tas var notikt. Var diezgan viegli ģenerēt attēlus, kas izskatās līdzīgi ziņu fotogrāfijām. Piemēram, es arī pat esmu ar tām tehnoloģijām tā rotļājusies, lai saprastu, cik grūti vai viegli tas ir, un tas ir pietiekami viegli. Ja tu tam velti dažas stundas sava laika, tu vari iemācīties tādus atslēgas vārdus vai komandas, kas tām attēliem tiek tiešām izskatīties pietiekami fotorealistiskiem, un, piemēram, ielikt Vladimiru Putinu cietumā, ja tev tā gribās, to visu var izdarīt, ja personība ir pietiekami pazīstama. Un tad arī, protams, ar teksta ģenerēšanu, kas saistās cilvēki ar sliktiem nolūkiem, var diezgan viegli radīt tekstus. Tie, kas nodarbojas ar programmēšanu, atvieglo mājaslapu izveidi. Ir bijuši pat eksperimenti, kur tīri ar mākslīgā intelekta ģenerētu saturu izveido nepatiesas informācijas klikšķu mājaslapas. Angļu valodā to sauc par content farms vai satura farmām, kur ir vai nu nepatiesas saturs, vai nu vienkārši ārkārtīgi maznozīmīgs saturs. Piemēram, tur paskatieties uz šo šokējošo video reāls, bet tur nav nekāda sabiedriski nozīmīga aktuāla satura. Un tādas tagad varēs ģenerēt ļoti ātri makšķerēt klikšķus un tad reklāmu ienākumus. Un tad tas būs izaicinājums žurnālistikai parādīt, ka mēs varam labāk, mēs varam radīt tādu dziļāku, nozīmīgāku, sabiedriski nozīmīgāku saturu un tā attālināties no preses relīžu vai kaut kāda cita satura adaptēšanas un kūrēšanas un iet vairāk tajā virzienā, kur mēs radām kaut ko oriģinālu, kur mēs analizējam, kur mēs tiešām parādam, kāpēc žurnālistika ir vērtība, kāpēc mēs esam atšķirīgi no katra, kurš var kaut ko publicēt, tīpaši vēl tā fiksi radīt ar mākslīgo intelektu. Tad mums sarunā izskan mākslīgais intelekts. Ko tu atbildot uz maniem jautājumiem ar to saproti, vai lietotne, kas tagad ir guvusi vislielāko atzinību, vai tas ir tādā plašākā veidā, varbūt vēl noformulējam, ko mēs, vismaz mūsu sarunas kontekstā, ko mēs saprotam ar mākslīgo intelektu. Tādā ļoti vienkāršotā veidā ar mākslīgo intelektu parasti domā tehnoloģijas, kas spēj paveikt uzdevumus, ko parasti mēs uzticētu cilvēka intelektam. Tas ir nevis kaut kas varbūt vienkāršs un mehānisks, bet tādi kaut kādi uzdevumi, kurus mēs uzskatījām par tādiem, kas pierāda cilvēku tādas unikālās spējas un zināšanas. Un tad tie rīki ir dažādi šīs iespējas, kādā veidā var radīt, piemēram, saturu jau tā kā ar mākslīgā intelekta palīdzību. Jā, tieši tā. Visvairāk pēdējā laikā
par mākslīgā intelekta tehnoloģijām var dzirdēt saistībā ar tādām tehnoloģijām kā kompānijas OpenAI izstrādātais ChatGPT. Tas ir teksta ģenerators, jūs ievedat tādu īsu komandu čata lodziņā, un pretī jums var atbildēt ar eseju, ar dzejoli, ar kaut kādu sociālo mēdīju ierakstu tekstu vai ko nu jūs esat lūdzis. Ir versija, kas ir pieejama tieši OpenAI mājaslapā, ir viņu sadarbības partners, investors Microsoft, un viņi cenšas aktualizēt savu meklēšanas rīku Bing, un līdz ar to turklāt ir pievienots mākslīgā intelekta asistents, teiksim tā, kuram varbūt ir pat tādas spējas kā pārmeklēt internetu, ieteikt arī konkrētus informācijas avotus, un tam līdzīgi. Un vēl populāras tehnoloģijas ir tādas, kas saistās ar attēlu ģenerēšanu, piemēram, tā paša OpenAI izstrādātais DALL-E un arī Midjourney, piemēram, kur ir par samaksu pieejami, un tad jūs varat ģenerēt, ko nu jūs atkal vēlaties, vai nu kaut ko, kas izskatās pēc glezniņas ar puķēm, līdz pat attēliem, kas izskatās, kā jau es minēju, pēc ziņu fotogrāfijām. Gatavojoties intervijai, es tad nedaudz paprasīju dažas lietas latviešu valodā šim te čatam, un tad es jautāju jautājumu saistībā ar mēdījiem, ar Latvijas mēdījiem, ar situāciju, tad tās lielākā daļa, kur bija tādi vispārīgi jautājumi, es saņēmu tādus studentu cienīgus referātus par Latvijas mēdīju situāciju un tā, bet tiklīdz es uzdevu jau konkrēts jautājums, piemēram, kad tiks apvienot Latvijas sabiedriskie mēdīji, tad tā atbilde bija tāda, ka, es neesmu informēts par tām aktualitātēm, atbildes meklējiet Latvijas mēdījos. Pirmkārt, tas rīks un tā tehnoloģija labāk funkcionē angļu valodā. Tas, kā tā informācija, ko mēs pēc tam redzam, tajā ChatGPT veidojās, ir tas, ka tika ievadīts milzīgs informācijas apjoms, un tad, vadoties no mūsu jautājuma, tehnoloģija prognozē, kādu atbildi mēs vēlamies saņemt, un tad lietojot visu to informāciju, kas ir pieejama, ģenerē atbildi, kas mums varētu patikt, kas mums varētu interesēt, kas mums varētu būt noderīga. Latviešu valodā tur ir trūkumi, un viens ir tas, ka varbūt tās atbildes nav tik izsmeļošas, kā mums gribētos. Otrs trūkums ir arī tas, ka atbildes varbūt arī nepatiesas. Arī angļu valodā lieto vārdu hallucinations. Es nezinu, vai latviešu valodā tas apzīmējums halucinācijas ir tā labi iegājies, bet, piemēram, tās halucinācijas var būt pat tik, tādas nopietnas kā saturs, kas liekas pilnīgi izgudrots. Piemēram, kad veicu savus eksperimentus, es lūdzu ChatGPT ģenerēt tādu kā mazu eseju par atsevišķiem latviešu māksliniekiem, piemēram, uzrakstīt eseju par grāmatu uz Kraujas Rudzu laukā, tā kā jautājot to jautājumu, tā ir kāds būtu skolēns un es gribu kaut ko iesniegt, bet acīm redzot, tā kā tās informācijas trūka, tad tajā čata 3. versijā par uz Kraujas Rudzu laukā atbildēja kā par latviešu autoru darbu, izdomātu latviešu autoru darbu, kur darbība notiek Jaunautas muižā, un man tas pašai likās diezgan smieklīgi iedomāties Holden Caulfield Jaunautas muižā. Un savukārt 4. versijā tā jau ir drusku labāka, tā par uz Kraujas Rudzu laukā varēja sniegt tā kā reālu aprakstu par to, kāds šis darbs arī ir. Par latviešu māksliniekiem, kad es jautāju, reizēm mēdza izdomāt mākslas darbu nosaukums, kas, es neesmu varbūt kāļu padaga eksperta, bet man šķiet, ka tādu darbu nav. Vismaz tās meklējot informāciju par tiem, tāda tā kā nav. Bet ir arī tādi varbūt vēl nopietnāki gadījumi, pat kad kāds mēģinot iegūt informāciju, ChatGPT piedāvā informācijas avotu sarakstu, tieši tajā Bing tehnoloģijā, par ko es stāstīju iepriekš. Un piedāvā izdomātus informācijas avotus, un es kāpēc par upuri tam bija kritis mēdījis The Guardian, kur cilvēkiem, kad viņi mēģināja kaut ko izzināt, piedāvāja it kā saiti uz The Guardian rakstu, kas neeksistē, un pēc tam, kad tie attiecīgie cilvēki, kas tādu rezultātu bija saņēmuši, vērsās pie The Guardian redakcijas un jautāja, kāpēc šī saite nav aktīva, kāpēc tāda raksta nav, vai jūs esat to dzēsuši, atklājās, ka tāds raksts nekad nav bijis, ka tas ir vienkārši izdomāts. Tāpēc arī tādā ziņā mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Ne tikai tāpēc, ka kādreiz tie rezultāti nav tik labi, bet tāpēc, ka tur var būt halucinācijas.
Un vēl arī tas, ko minējāt, ka, ja tiek uzdoti konkrētāki jautājumi, tad tas arī rada varbūt lielākas grūtības un tad lielāku kaut kādu halucināciju iespējamību, īpaši latviešu valodā, kur kaut kādas tās informācijas, uz kā balstīties, ir varbūt bijis mazāk nekā angļu valodā. Man tās atbildes uz tiem konkrētiem jautājumiem, ka informācija nav, meklējiet Latvijas vietējos mēdījos, un tik uzskaitīt mēdī, kur ieteicam šo informāciju meklēt. Tāpēc man likās, ka, acīm redzot tas jautājums, vai mākslīgais intelekts iznīcinās žurnālistu profesiju, iespējams, ka vēl kādu laiku tomēr nē. Skaidrs pirmkārt, ka vismaz pašreizējās tās programmas, kas ir pieejamas, viņas nerada oriģinālu saturu. Viņas var analizēt, bet ir kļūda iespējamība. Vienmēr tāpat ir nepieciešams redaktors, ir kaut kādas halucināciju iespējamība, ir nepieciešams kāds, kas stingri pārlasa šo saturu un pārbauda. Es domāju, ka ir kaut kāda daļa žurnālistu, kuri var domāt, ka viņu darbs ir apdraudēts diezgan droši, tuvākajā nākotnē, bet tas drīzāk attiecās uz žurnālistiem, kuru liela darba daļa ir pārstrādāt un kūrēt citu veidot saturu, piemēram, preses relīzes, piemēram, tulkot un kombinēt informāciju par kaut kādiem notikumiem ārzemēs. Savukārt tie, kuri veido oriģinālu saturu, īpaši vēl iet, protams, uz ielām intervē, veido reportāžu no kādiem notikumiem, tas nav iespējams. Un otrs, ChatGPT droši vien tuvākajā nākotnē nekad neveidos tādu žurnālistikas saturu, par kādu mēs žurnālistu vidē visvairāk lepojamies, un kāds ir sabiedriski visnozīmīgākais. Piemēram, domājot par kaut kādiem aktuāliem pēdējā laika piemēriem, kas bija žurnālistikā, nevar iztēloties, kā ChatGPT varētu izdarīt visu to, ko izdarīja Baltika žurnālisti, lai izveidotu stāstu par pedofilu Daugavpilī un pēc tam izveidotu atvērto failu raidījumu. Arī tas īsti nav iespējams. Tādas ziņas, kuras citi negrib redzēt nākam gaismā, tāda informācija, analīze, pētnieciskā žurnālistika, tas noteikti nav šiem rīkiem pa spēkam nekādā veidā. Taču ir arī kaut kādi tādi labie, praktiskie pielietojumi. Skaidrs, ka žurnālisti var arī reizēm izmantot tādus rīkus kā asistentus, piemēram, mēģinot ātrāk izveidot, pieņemsim, e-pasta vēstkopai, dienas ziņu apskatu, piemēram, un pēc tam paši kārtīgi pārbaudīt to informāciju, rediģēt, pievienot papildu informāciju. Tas noteikti var atvieglot un samazināt to laiku, ko tam darbam ir jāpatērē. Un otrs ir jau tehnoloģijas, piemēram, ir tāda lietotne, kas saucās The Newsroom, kas ir mākslīgā intelekta ziņu kūrēšana, kur katru rītu atnāk paziņojums par šīs dienas svarīgākajiem notikumiem visā pasaulē, un to atverot, vēl ir iespējams arī paskatīties padziļināti, ir izvilkta teksta daļa, kur ir būtībā tikai fakti, jeb tā informācijas daļa, kas visos medijos apmēram sakrīt, pēc tam atsevišķi izdalīti dažādi viedokļi vai perspektīvas, kur ir kaut kādas atšķirības, un vēl iezīmēti tie mediji, no kuriem ir iegūta informācija, un viņu tādas ideoloģiskā noslēdz vai kaut kas tam līdzīgs. Tas arī ir tāds interesants veids, kā varbūt skatīties uz ziņām. Un droši vien, ka tādi dažādi mediju satura kūrēšanas, atlasīšanas rīki arī parādīsies vairāk. Droši vien tas arī ir labs palīgs žurnālistiem radio darbā, kur jāstrādā ar daudz gariem audio failiem. Tas ir vienkārši brīnišķīgi, ka tu tos audio failus var iedot mākslīgajam intelektam, un tas tev pārvērš to rakstītā tekstā, vai arī tāpat datu analīze, kad ir tāds milzīgs datu apjoms, un ka tas tev uzdodot konkrētu uzdevumu, intelekts tev var palīdzēt. Vienīgai droši vien, ka tur vienmēr ir jābūt tai gudrajai acī, kas to visu var jau pārvērst lietojumā un pēc tam tālāk izmantojumā saturā. Tā 100% paļauties uz to, ka šis darbs tiks izdarīts perfekti un tā kā tev vajag, tas vēl joprojām paliek cilvēku ziņā. Jā, un tās tehnoloģijas arī attīstās, līdz ar to ir grūti varbūt paredzēt, kāda izskatīsies žurnālistu darba nākotne kaut kādā, 10, 20 gadu nogrieznī. Tie cilvēki kā mēs, kas nestrādā ar šīm tehnoloģijām, mums reizēm trūkst varbūt iztēles. Tāpat kā mēs negaidījām ChatGPT, un ChatGPT mums jau bija milzīgs lēciens, lai gan paši OpenAI negaidīja,
ka ir ziņots medijos, ka paši OpenAI darbinieki negaidīja, ka tā būs tāda sensācija, ka būs tik daudz lietotāju un ieinteresēto. Līdz ar to viņiem tas bija kaut kas pierasts. Viņi ar šiem tādiem lieliem valodas modeļiem strādā visu laiku. Savukārt mums tas bija kaut kas pārsteidzošs. Bet vēl viena lieta, par ko es būtiski pažījos, ir, ja ir viegli izveidot klikšķu portālus, saturu klikšķu portāliem, arī tur viltus biogrāfijas, viltus autoriem. Ja mums būs vēl vairāk nekvalitatīva satura, kā uz to reaģēs mediju patērētājs? Proti, vai mediju patērētājs būs pietiekami gudrs, lai tad meklētu labu kvalitatīvu žurnālistiku pie kvalitatīviem medijiem, vai arī tas nogurums no drausmīgā informācijas apjoma, no tā, ka ir grūti uzticēties un grūti atrast tādu stabilu pamatu, vai tas nogurinās tik ļoti, ka visi mēdīji atkal tiks salikti kopā tajā vienā tādā kategorijā, kā kaut kas, kas ir neusticams, kaut kas, ko mēs tā kā nevaram ietekmēt, kaut kas, ko kontrolē kaut kādi augstāki spēki, kas mūs maldina, ka mums jāpretojās. Kā tas, būtībā tagad sociālo mediju ērā jau notiek. Uzticība arī tradicionālajiem medijiem krītās, ir tās bailes un bažas un grūtības atlasīt kvalitatīvu informāciju no nekvalitatīvas, un tas varētu tikai pastiprināties. Tur gan ir jāsaka, ka tur daudz, kas ir arī pašu žurnālistu rokās, jo būtu aktīvi jāstrādā un aktīvi tā kā jāpievēršas oriģināla satura radīšanai, informācijas pārbaudēji un jābeidz kā ideālu izvirzīt ātrumu, jo jau mēs esam nonākuši pie tehnoloģijām, kuras mēs ātrumziņā nekad nepārskatīsim. Tad tā ir bezjēdzīga cīņa. Mums ir jāfokusēs uz kaut ko citu, jāfokusēs uz kvalitāti. Un ar tiem patērētājiem, ar tiem strādā tādas organizācijas kā AIREX, mums ir kurss, Very Verified, mēs braucam uz skolām, mēs mēģinam mācīt, mēs tagad mēģinam sākt šīs sarunas skolās par mākslīgo intelektu. Tas arī ir interesanti, jo citās skolās skolēni nav pat dzirdējuši, citās atkal skolotāji uztraucās, ka viņi jau varbūt saņem kaut kādus darbus, kas ir mākslīgā intelekta, nevis skolēni ģenerēti, bet mēs mācam arī tiešsaistes kursā ir iekļauti, rīki, kas var palīdzēt atpazīt mākslīgā intelekta ģenerētu tekstu, mēs mācām atpazīt bildes, kaut kādas pazīmes, kas ir raksturīgas mākslīgā intelekta ģenerētām bildēm. Tas gan arī ir sarežģīti, jo šīs tehnoloģijas uzlabojās, līdz ar to visādas muļķības, ko var pamanīt bildēm fonos, tādas tā kā izsmērētas, spocīgas sejas, izsmērēti foni ar visādām tādām dīvainībām. Tas tā kā no tām bildēm pazūd, bet tomēr ir jāstrādā to, kas mums ir, un jāmēģina sekot tai attīstībai līdzi. Un droši vien arī ne tikai skolās, bet arī topošiem žurnālistiem. Tas jau ir tāda neatņemama mācību procesa sastāvdaļa. Gan prast izmantot satura, uzlabošanai, gan arī, protams, atpazīt, kur tas saturs ir kļūdains un viltots. Es tiešām ceru, un es domāju, lai gan es varbūt nezinu par to saturu topošiem žurnālistiem, bet es tiešām ceru, jo tas principā ir diezgan labs uzdevums gan skolās, gan topošiem žurnālistiem universitātēs, gan vispār citiem studentiem universitātēs. Piemēram, kādreiz palūgt visiem skolēniem klasē, sadalīties grupās vai individuāli, palūgt ChatGPT ģenerēt eseju par kaut kādām 3 tēmām, un pēc tam skolēnam iejusties skolotāju lomā, paņemt sarkano pildspalvu un pāanalizēt, kas tur ir. Vai informācija ir patiesa, vai Holdens Caulfields ir darbojas jaunautas muižā. Paskatīties uz to stilu, kāds tas ir, vai tas tiešām ir tāds cilvēcīgs, vai visām esejām diezgan vienveidīgs. Pāanalizēt tās esejas, paskatīties, pakomentēt, uz kādiem jautājumiem ChatGPT var atbildēt kvalitatīvi un nevar atbildēt kvalitatīvi. Jo ar to ir jāsāk strādāt, lai varētu arī, tad, ja mēs uztraucamies par negatīvo ietekmi, kādu šīs tehnoloģijas var radīt, kā proti radīt vēl lielāku apjukumu, tikt izmantots maldināšanā. Mums ir jābūt pazīstamiem ar šīm tehnoloģijām. Mums ir jāzina, uz ko tās ir spējīgas. Tāpēc es arī, nodarbojos ar to rotaļāšanos ar attēlu ģeneratoriem, lai saprastu, kā es varu izveidot fotorealistiskus attēlus, lai pēc tam varētu citiem mācīt, kā šos attēlus atpazīt.
bet varbūt mēs varam tādā koncentrētā veidā tad salikt vēl pa plauktiņiem, kas ir šobrīd tādi no mediju lietotāju jau puses tādi izaicinājumi. Jā, patiesībā daudz arī mēdījos ir, piemēram, apspriesta dziļviltojuma tehnoloģijas, bet problēma jau ir tāda, ka cilvēki māc uzķerties arī uz daudz tādām primitīvākiem maldināšanas veidiem. Tur nav jābūt kaut kādām izsmalcinātām tehnoloģijām, tur nav jābūt mākslīgajam intelektam. Bet izaicinājumi ar mākslīgo intelektu savukārt ir tādi, ka, piemēram, tie attēli, viņi tiešām izskatās pat diezgan ticami. Piemēram, pirms mākslīgā intelekta ēras arī ir iespējams rediģēt video, un sociālajos mēdījos reizēm mēdz būt tāda video, kur kāda politiķa runa tiek nedaudz palēnināta un apgalvots, ka šis politiķis ir parādījies publiski ierēbis. Tādi gadījumi ir bijuši arī Latvijā 2, un tāpat bija pietiekami daudz cilvēku, kas ar to saturu dalījās. ASV bija ļoti populāri ar Demokrātu partijas politiķa Nancy Pelosi arī tādi gadījumi, kur tika apgalvots, ka viņa parādās publiski iedzērusi. Tehnoloģijas, kas tam ir izmantotas, nav izsmalcinātas. Daudz prot palēnināt video redaktorā, un daudzi arī cilvēki spēj pateikt, ka kaut kas to video tomēr nav kārtībā. Taču, ja kāds individs ir, pietiekami motivēts ticēt, ka Demokrātu partijas politiķa Nancy Pelosi ir visu ļaunumu sakne, iespējams, intuīcijai var pat nepievērst uzmanību. Jo viņa ir tāda izsmejama dāma noteikti cilvēku skatījumā, un tos vēstījumus varbūt izdevīgi popularizēt. Bet tagad tās tehnoloģijas viņas ir pietiekami labas, lai pat cilvēki nespētu atpazīt, balstoties uz intuīciju vien. Tādus dziļviltojumu labus piemērus es vēl joprojām neesmu redzējusi. Ar dziļviltojumiem saprotu video, kur ir atveidots kāds, pazīstams politiķis vai kāda cita pazīstama personība, kur izskatās, ka viņš saka kaut ko viņš nekad nav teicis. Tad mīmika un audio fails ir savienots ar video failu pietiekami labi, lai izskatītos, ka tas cilvēks ir nodevis kaut kādu vēstījumu, ko viņš nekad reāli nebūtu gribējis teikt. Tādus video pietiekami pārliecinošus es vēl neesmu redzējis tādus gadījumus, kur daudz uz to uzķertos. Ir mēģinājumi bijuši, piemēram, ar ASV prezidentu Joe Bidenu, bet var redzēt, ka sejas krāsa ļoti atšķirās no kaklādes krāsas, un tā mīmika tāda tā kā dīvaina. Saturs arī tāds emocionāls, ka vairums cilvēku tomēr atpazīst un komentāros tā kā pasmējās. Bet, piemēram, runājot par attēliem, it īpaši, ja tu tā kārtīgi neieurbies un neieskaties, jā, viņi var būt pat ļoti pārliecinoši. Un vēl viens tāds biedējošs moments ir arī tīri balss, audio viltošana ar visiem tādiem cilvēkiem kā mums, kuru balss ir pietiekami daudz publiski pieejama, var augšu pielādēt rīkā un tad ierakstīt tādu kā savu scenāriju, ko mēs ar mūsu balsi pasakām. Un tam var būt tādi labi pielietojumi. Mums noderīgi darbā, piemēram, var tikai rakstiski ierakstīt, sava audio raidījuma saturu un tad saņemt tādu mākslīgi ģenerētu versiju, kas iespējams izklausīsies pietiekami tuva realitātei, taču to var izmantot arī maldināšanā, jo tagad ir bijuši gadījumi, kad, žurnālistu vai citu publisku personu audio izmanto, lai zvanītu ģimenes locekļiem un, piemēram, mēģinātu izspiest naudu. Un cilvēkiem būs jāiemācās, ka viņi nevar īsti uzticēties savām maņām. Ka tas, ko viņi redz, kas izskatās pietiekami ticams, ka tas, ko viņi dzird, kas arī izklausās ticams, ka tā varbūt nav patiesība. Un tā ir, es domāju, tāda ļoti tāda sarežģīta robeža, kurai būs grūti pārkāpt. Pat ja mūsu intuīcija saka, ka izskatās ļoti ticami. Kā tev būtu tie ieteikumi, kā mums kā lietotājiem, kur un kā to var pārbaudīt, vai kas būtu tas minimums, kas jāizdara tad, ja pat, varbūt rodas šaubas par to, ko mēs redzam, dzirdam? Jā, piemēram, kad runa ir par tādiem vienkāršākiem video manipulācijas veidiem, tiem sauktiem cheapfakes vai lētviltojumiem, kur video atkal palēnina, kā es runāju iepriekš, tur ir video oriģināls, un ja vien tev pietiek pacietības, tu vari meklēt.
Iepriekš strādājot kā faktu pārbaudītājs, es esmu to darījusi. Tur bija video no valdības sēdes, kurš ir palēninās, lai izskatītos tā, ka bijušais tieslietu ministrs un premjeras ir parādījušies tajās sēdēs ierēbuši. Un tad, ko es darīju? Tā kā visās tajās ministru kabinetes sēdēs viņi sēž telpā un fons ir vienāds, es skatījos, kādā krāsā ir viņu šlipse. Un tad es valdības YouTube kanālā meklēju visus video, kur šiem abiem kungiem ir tās pašas krāsas šlipse, kā palēninātie video, un tādā veidā es tad ar laiku atradu oriģinālu. Tas prasa daudz pacietības. Tāds vidējais mediju patērētājs, protams, negribēs tam veltīt tik daudz laika, bet tas ir iespējams. Savukārt, ja runa ir par dziļviltojumu, kas ir pilnīgi mākslīgi ģenerēts video, viņam nav oriģināla. Tāpēc viens ir pievērst uzmanību tam, ka ja paziņojums ir kaut kāds negaidīts par ļoti emocionālu tēmu, ir jāpiebremzē un varbūt jāpagaida, kamēr tā informācija tiek apstiprināta kaut kādos uzticamākos avotos. Tas ir kaut kas, ko mums principā ir jāiemācās attiecībā uz jebkuru informāciju, ne tikai kaut kādu mākslīgā intelekta ģenerētu. Vispār sociālās mēdījos te vajadzētu būt tādai kā personiskās higienas prasmē, ko mēs iemācāmies, ka mēs nedalāmies ar kaut ko, pirms mēs, ja mēs neesam diezgan droši, ka tā ir taisnība, ja tas nenāk no uzticama informācijas avota. Bet mēs to vēl joprojām darām. Reizēm kāda impulsa vadīta, ka liekas, ka informācija ir tik skandaloza un tā mūs tik ļoti sadusmo, ka mēs gribam brīdināt citus. Tā mums būs jābeidz darīt, jo iespējams mēs bieži sastapsimies ar kaut kādu skandalozu informāciju, kas sadusmo, kas sarūktina, bet mēs nedrīkstam dalīties pirms mēs saņemam kaut kādu apstiprinājumu tam video materiālam. Piemēram, ja mēs redzam premjeru, kurš saka, ka mēs tagad sāks vispārēju mobilizāciju, iesaucam visus vīriešus armijā vai kaut ko, kas varētu satraukt lielu daļu sabiedrības, mums varbūt vajag pagaidīt, lai šis ziņojums tiek apstiprināts arī citos formātos, citos mēdījos, ne tikai Facebookā, kāda cilvēka kontā. Un te mēs atkal atgriežamies pie tā, ka mēdī un žurnālisti būs vajadzīgi, kas kaut vai iedos to patieso informāciju un apstrīdēs vai tieši apgalvos, ka šī informācija ir patiesa. Jā, man arī kolēģis jautāja, piemēram, vai mums vispār tagad būs darbs nevalstiskajā sektorā strādājošajiem. Mums, kas nodarbojas ar mēdīju pratību, būs ļoti daudz darba. Un tāpat arī žurnālistiem, kas dara savu darbu labi un kvalitatīvi, būs ļoti daudz darba. Gan mēģinot visus tos plūdus sasmelt un atspēkot informāciju, gan arī iespēja apliecināt, ka žurnālisti tiešām ir kā vairāk vērti nekā kurš internetā var publicēt kaut kādu informāciju. Nepatiesu, muļķīgu, sagrozītu, ka mēs tomēr esam vara, uz ko var paļauties, ka mēs spējam atklāt kaut kādas jaunas problēmas, ka mēs spējam kvalitatīvi analizēt, ka mēs tomēr ieguldam laiku informācijas pārbaudē un cilvēki var uzticēties. Un tas var izvērsties dažādi, ja visi skries līdzi tam tehnoloģijām, tā kā sunīši, kur bumba pamet, tur mēs skrienam pakaļ. Tad tas var izvērsties arī tā, ka daudz, kur mēdījos parādās tāds nepārbaudīts saturs, nepietiekami rediģēts saturs, bet tas var izvērsties arī citādi. Tā var būt arī, kā jau es minēju, iespēja apliecināt, ka mēs tomēr daram savu darbu labāk, ka mēs esam informācijas jomas profesionāļi. Paldies Sabīnai Bērziņai no izglītības organizācijas AIREX par interesanto sarunu. Visu interviju var noklausīties sev ērtākā laikā Latvijas radio lietotnē vai raidierakstā. Raidījumu Mediju anatomijas šajā reizē gan vēl neveidoja mākslīgais intelekts, bet es, žurnāliste Dace Krejere un skaņu operators Reinis Budze. Uzķēršam, preparējam, aizšujam. Tāda ir mēdiju anatomija.